Es esmu pamanījis sasodīt briesmoni. Nākamajās pāris dienās es došos pāri vistrakākajiem apvidiem, lai atrastu viseksotiskākos dzīvniekus, ko šī pasaule var piedāvāt. Veicīt, es esmu nenormāli sajūsmināts par šo piedzīvojumu. Mums ir arī īpašs viesis. Nāc šurpu, leģenda! Sveiki, čaļi! Te viņš ir čaļi. Mums ir Niks Krakers, īsta leģenda šeit Amerikā. Tātad Veids man palūdz parādīt viņam viseksotiskākos dzīvniekus, ko Florida var piedāvāt. Nu, es varu garantēt, ka Veids šos nav redzējis. Un es arī varu garantēt, ka jūs tos nekad neesat redzējuši. Lielākā daļa cilvēku pat nezin, ka šie dzīvnieki eksistē. Un mēs tūlīt dosimies ārā un atradīsim lietas, par kurām jūs nezinājāt, ka tās var ēst. Man mugursumā ir arī dažas lietas priekš Nika, ko parādīt vēlāk, ja mums izdosies noķert kādu no šiem eksotiskajiem dzīvniekiem. Brāli, vai tu esi sajūsmā par šo? Jā, es esmu. Es gribu zināt, kas ir tajā mugursomā. Es tev neteikšu, brāli. Labi, ejam. The rum too. Niks gandrīz pats sevi nogalināja, cenšoties tikt uz laivas, brāli. Vai ar tevi viss kārtībā? Es tikko ļoti stipri atcitu savu stilbu. Man patiesībā ļoti sāp, bet tā tas ir. Mēs turpinām. Kā mēs sakam Austrālijā, viss būs kārtībā, brāli. Ir pienācis laiks iepazīstināt tevi ar laivas kapteini. Vai jūs šeit viņu saucat par skiperi? Kapteinis. Labi, mums ir kapteinis. Šeit mums ir Dilans. Viņš ir galvenais puišis šeit, Floridas Kīzā. Brāli, vai šodien varam sagaidīt kādu aizraujošu darbību? Ak jā, noteikti. To mēs vēl redzēsim. Mēs to uzzināsim. Aiziet, ir laiks traukies pretī horizontam. Aiziet! Puiši, es par šodien esmu nereāli sajūsmā. Cerams, mēs atradīsim kādu bāru traku dzīvnieku. Labi, puiši, mums tikko bija pamatīga kratīšanās. Esam sasnieguši pirmo vietu. Kādiem dzīvniekiem mēs šeit iesim pakaļ, brāli? Labi, tātad mēs šobrīd esam Floridas saklūdeņos. Mēs meklēsim mangrovišu snaperus. Mēs meklēsim milzu gruperus. Viņš pat pieminēja, ka jums Austrālijā nav Goliāta grupers. Tāpēc es domāju, ka mēs noteikti varēsim redzēt daudz no tiem. Šajā apgabalā ir arī ļoti lielas zuši. Tāpēc, ja tu mēģini aizsniegties pēc akmenskrabja vai omāra, esi uzmanīgs. Viņi noteikti var iekost un pat noraut roku. Ņem vērā, tas nav pārspīlējums. Šajā apgabalā ir ļoti lieli citronhaizivs. Šīs citronhaizivs ir ārkārtīgi agresīvas. Ja tu kaut ko nošauj, vai, piemēram, ja tu nošauj zivi un tā sāk trakot, tev tās zivs ir cieši jāpietur pie sevis. Viņiem zobi izvirzīti uz āru no sejas, un viņi nebaidās nākt klāt. Viņi tevi uzbruks, draugs. Viņi tiešām uzbruks. Jā. Tātad, kad tu mēļķē uz eksotiskām sugām, tev jārēķinās ar eksotiskiem plēsējiem. Labi, sagatavojamies. Iesim ūdenī. Esmu sajūsmā. Kas zina, ko mēs tur lejā atradīsim? Aiziet, puiši, aiziet! Es šeit izmantošu lielu gabalu. Mums ir Roba Allena roller harpūna pistole. Kāds ierocis tev ir, brāli? Man ir loks un bulta. Tas ir mans mīļākais rīks zem ūdens. Es īpaši medīšu tieši lielos snaperus. Esmu izsalcis. Es esmu tāds cilvēks, kurš pamostās burtiski ļoti izsalcis. Cerams, ka drīz būs kādi eksotiski dzīvnieki. Vai esi gatavs, brāli? Nu, aiziet! Labi, ejam! Wahoo!
Puiši, mēs tikko atgriezāmies no pirmās rīta niršanas, un mums ir dažas skaistas zivis tepat. Vai jūs šīs saucat par mangrovi snaperiem? Jā, tās ir mangrovi snaperi, jeb pelēkie snaperi, ļoti garšīgas. Austrālijā mēs šīs saucam par mangrovju džekiem, ļoti līdzīgas. Un kāda ir šī, ko tu esi dabūjis šeit? Veids man teica, ka jums Austrālijā šāda nav. Šī ir aitas galvas zivs. Tā ir Floridas klasika, burtiski zelta standarta zivs šeit. Absolūti gardā. Tas būs paika, ko vēlāk ēdīsim. Paika nozīmē ēdiens, brāli. Labi. Jā. Mēs dosimies vēl mazliet tālāk, puiši, un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Es gribu kaut ko patiešām eksotisku. Nepārprotiet mani, šie ir labi, bet es gribu pagaršot kaut ko tādu, ko neviens nekad nav redzējis. Saprotiet, ko es domāju? Tieši uz to es eju. Mums jābrauc uz citu planētu. Aiziet! Paldies, kapteini! Tu mūs aizvedi uz īsto vietu. Tu esi īsta leģenda. Labi, puiši, mēs esam nedaudz tālāk, gar krastu. Mums tieši priekšā ir kuģa vraks. Šī būs mūsu otrā vieta šodien. Iepriekšējā vietā, nesaprotiet mani nepareizi, mums bija dažas foršas lietas, bet tas nebija ne tuvu tam, ko mēs tūlīt atradīsim. Šeit ir patiešām eksotiskas lietas, un vēl tas viss ir daudz lielāks. Es iepriekš pieminēju haizivis, bet haizivis ap kuģa vrakiem bieži vien ir patiešām lielas buļļu haizivis. Labi! Tāpēc noteikti turēties kopā, noteikti pietuvinieties viens otram. Jā, cerams, ka atradīsim, piemēram, kuberas snaperi. Tā ir kā augstākās klases zivs. Tātad mums ir vesela kaudze jaunu dzīvnieku. Daudz, kas, ko es nekad iepriekš neesmu pieredzējis. Iesim ūdenī un paskatīsimies, vai varam kaut ko dabūt, veicīt. Daram to, jā. Aiziet! Hei, lielais haiziv, nāc šurp!
Mēs tur lejā rokām paņēmām dažas. Kā tu jūties, brāl? Brāli, šī ir burtiski viena no labākajiem gardumiem, ko var atrast jebkur Floridā. Tie ir Floridas dzeloņu omāri, un tiem ir ļoti salda gaļa. Ļoti atšķirīgi no tiem, ko mēs iegūstam Austrālijā. Tie ir gandrīz brūni, gan oranži. Un es esmu ļoti sajūsmināts to nogaršot. Vai tu domā, ka mēs varam atrast vēl kaut ko tur lejā, kas ir? Bro, es nīra apkārt, un man šķiet, ka šī vide ir pārāk laba, lai te būtu tikai omāri. Ir tik daudz mazu plaisu un spraugu. Es esmu 100% pārliecināts, ka šeit ir kaut kas daudz eksotiskāks nekā tas, kas mums šobrīd ir rokās. Mums ir omāri, bet mums vajag atrast to trako eksotisko dzīvnieku šeit. Zini, brāli, manā kanālā mums ir kaut kas tiešām traks. Tas ir šis te. Un es tev esmu uzjaucis traku mikstūru no šī Quick Revive, Purple Badge, brāli. Vai tu vispār zini, kas tas ir? Nē, es mazliet baidos. Tas ir mazliet dīvaini. Kad tu to paņemsi, brāli, tu atzims. Un tas tev dos jaunu dzīvi, lai mēs varētu doties meklēt trakus dzīvniekus šeit. Atved to brāli un iedzer pirmais. Tas smaržo lieliski. Kad būsi ticis pie savas porcijas, padod to man, brāli. Kas tas ir? Tas bija apbrīnojami. Ak, Dievs. Ak, mans Dievs. Vai mums ir vēl no tā? Mēs šobrīd esam sajūsmā. Ir pienācis laiks atgriezties ūdenī un noķert šo eksotisko dzīvnieku. Aiziet! Jā! Es esmu satraukts. Man šobrīd vajag kaut ko traki eksotisku. Aiziet, brālīt! Čaļi traki! Paskatieties uz šo dzīvnieku tepat, kas tas vispār ir, čali. Šī ir zaļā murēna, un tā slīd starp akmeņiem. Tā būtībā ir milzīga jūras čūska, un ja tā tevi sakodīs, tu zaudēsi pirkstu. Šīm radībām ir vairāki zobu slāņi, un tās noteikti ir vieni no viseksotiskākajiem dzīvniekiem šeit. Vai ne? Šie noteikti ir daži no trakākajiem, eksotiskākajiem radījumiem, ko var atrast okeānā. Tomēr Floridā ir daži no trakākajiem dzīvniekiem, kādas jebkad es redzējis, īpaši purvos. Puiši, mēs patiesībā tuvāko dienu laikā dosimies uz šiem purviem. Mēs dodamies uz Everglades purviem, bet vispirms mēs pagatavosim šo lietu un paskatīsimies, kā tā garšo. Es nevaru sagaidīt, kad varēšu to apēst. Es tūlīt iešu. Aiziet, brāli! Labi, puiši, mēs tagad lēnām tuvojamies šīm salām. Šeit mēs gatavosim savu ēdienu. Tas gandrīz izskatās pēc mangrovju salām. 2 no tām ir tieši šeit, un es domāju, ka mēs pietāvosim laivu. Mums ir bijusi viena no trakākajām dienām, un mums priekšā ir milzīgs klāsts ar ēdienu. Sākot no labās puses, mums ir Floridas dzeloņu langus. Vai tu kādreiz esi ēdis tādu veidu? Es nekad neesmu tādu ēdis. Ne tikai viņiem ir ļoti salda gaļa, bet arī viņu galvas tauki ir garšīgs. Kad tos pagatavo, tie kļūst spilgti, sarkani, un viņi nepārtraukti ēd mazus gliemežvākus okeānā. Tie ir lieliski. Šis ir kanāla krabis. Vai esi kādreiz redzējis šādu? Nē, es nekad iepriekš neesmu redzējis šādu. Labi, šī ir mātīte. Tēviņiem ir lielāks spīles. Mātītes kļūst spilti sarkans un galvenokārt tu ēd galvas taukus. Pa vidu šeit mums ir mangrovju snaperis. No tā mēs iegūsim 2 ļoti labus filejas gabalus.
Uz tiem augšā ir ļoti asi dzeloņi, tāpēc jābūt uzmanīgam, kad tos gatavo, bet patiesībā tie ir lieliski. Mums ir šīpšēt zivs. Šīpšēt zivs ir patiešām labas, jo tās ēd visas jūras sīles un vēžveidīgos no akmeņiem. Viss, kas ēd jūras sīles un vēžveidīgos, ir ar ļoti saldu gaļu. Vai vēlies iepazīstināt ar savu? Jā, mums te ir pats augstākais punkts, puiši. Milzīga murēna. Šī ir zaļā murēna. Kāpēc tu to nepaņem? Mēs to pacelsim. Tas būs viens no viseksotiskākajiem dzīvniekiem, puiši. Paskatieties uz tās radības muti. Nu beidz! Es negribu to bučot, jo tiem ir 3 zobu rindas, ja tas mani sakodīs. Un vēl, murēnas ir neticami grūti nogalināt. Tas, ka šī radība nemēģina iekost veidam, ak! Nē, viņam viss kārtībā. Viņam viss kārtībā. Mēs nogriezīsim dažus steikus no šī puiša, un viņi būs lieliski uz uguns. Viena lieta, ko Veids pieminēja, bija, ka mēs viņam pajautājām, vai viņš grib izņemt zutim iekšas. Un viņš teica, nē, mēs esam austrālieši, mēs ēdīsim arī iekšas. Un man tas likās vienkārši trakākais, ko jebkad esmu dzirdējis. Šitais ir gatavs ēst jebko. Es domāju, ka esmu trakais uz visādiem ēdieniem, bet, brāli, tu to pacel citā līmenī. Šeit mēs esam citādi mazais. Es tev parādīšu, kā mēs to darām uz salām, brāli. Mums ir diezgan unikāls veids, un parasti aiziet uz urā! Brāli, kas pie velna? Tas nav iespējams, tas ir traki. Tas nevar būt īsts, brāli. Vai tas ir viņš? Komentē tūlīt, ja tu zini, ko tas nozīmē, vai arī tam vispār nav nekādas jēgas. Es zvēru, šis vīrs visu dienu vienkārši runā kaut ko. Tas noteikti ir izdomāts, brāli. Tas ir traki. Mēs to šeit. Tur ir kaudze ar malku, brāli. Mums uguns ir rīkīgi uzliesmojis. Niks vienkārši iepūst uz skābekli. Visi ejiet cirst. Komentāros tagad viss vārās. Jūs zināt, ka mums tūlīt būs traka gatavošana. Es esmu tik sajūsmināts šobrīd. Mums priekšā uz uguns gatavojās zivs. Mums uz šī kociņa ir murēna, un mums ir arī gliemji, brāli. Tev tie tūlīt jāliek virsū. Tie vienkārši sēdēs uz oglēm, un tiem jāmaina krāsa. Skaties, tas kustās! Droši vien visas tā ķermeņa nervu šūnas. Puiši, mūsu zivs droši vien jau pēdējās 15-20 minūtes ir gatavojusies. Izskatās, ka tā ir gandrīz gatava. Vai jūs gaidat to ar nepacietību? Es no tā neņemšu nekumosa. Tu saki, ka tas izskatās labi. Tas ir kā milzīgs ogles gabals. Tas ir kā... Brāl, šis ir gatavs. Labi, ņemsim no šīs zivis. Es domāju, ka vispirms izmēģināsim zivis un tad pāriesim pie gliemjiem. Beigās nobaudīsim zušu. Wow, tas tiešām ir ļoti garšīgs. Patiesībā izskatās. Wow, sheep's head zivs. Pamēģināsim. Gaļa ir diezgan balta. Izskatās labi. Tas ir labi, brāl. Wow. Kādu atzīmi tu dod no 10? 11. Tas ir tik garšīgi. Un man šķiet, ka, kad esi izsalcis, ēdiens vienkārši garšo citādi. Čali arī pagatavots uz uguns. Tas ir pārsteidzoši. Man tieši priekšā ir mangrovju snapers. Ļoti interesē, kā tas salīdzinās ar sheep's head zivi. Sāc ēst. Wow! Wade, īstais āra pavārs. Tas ir neprātīgi. Au, tas ir karsts. Gaļa ir daudz drupenāka, puiši, nekā sheep's head zivi. Ejam tālāk. Wow! Snaperis uz uguns ir izcils. Tas ir labāks par sheep's head zivi. Tas ir neticami. Tas ir tik garšīgi. Mangrove snapers uzvar bez šaubām. Kāpēc jums nav vēžveidīgo? Omārs. Es pieņemu, ka mēs vienkārši noplēsīsim viņai asti. Jā. Ak, jā. Woo! Paskaties uz to. Tieši tur. Ak, mans dievs. Un tur iekšā ir vesela kauda sviesta un vēl visādas lietas. Es esmu pārliecināts, ka tu noteikti to gribi. Jā. Pagatavotu. Pamēģināsim to. Tas ir, Brāl, tas ir tik labi. Mums ir kakas mais. Brālis tikko ķērās klāt, puiši, un paskatieties uz to skaisto omāra asti. Wow! Kā padara to labāku? Labi, un pats trakākais dzīvnieks no visiem. Mums ir milzīga murēna. Es nekad dzīvē neesmu ēdis zaļo murēnu. Jūs varat redzēt, tur ir skaista, balta gaļa. Šodienas visseksotiskākais. Priekā. Pamēģināsim to. Tur noteikti ir dažas kauli. Bet gaļas kvalitāte nav pārāk slikta. Man pret šo gaļu nav iebildumu. Tev arī nav iebildumu? Tā ir mazliet dīvaina garša. Nē, man pret to ir iebildumi. Man tas nepatīk. Brāli, liels paldies par šodienas pilnīgi trako mirkļu piedzīvojumiem. Tas bija neprātīgi. Paldies, ka parādīji man šos eksotiskos dzīvniekus.
Čaļi, mēs dodamies prom un braucam uz Everglaidas purviem. Niks, tu esi īsts leģenda. Ja vēlaties apskatīt kaut ko no šī, es atstāšu informāciju aprakstā. Turpinām tālāk. Tiekamies drīz. Aiziet! Mēs tikko esam nolaidušies vienā no trakākajām ainavām pasaulē. Mēs esam Floridas Everglaidas purvos. Un jūs jau zināt, ka mēs meklējam viseksotiskākos dzīvniekus, ko šī pasaule var piedāvāt. Ja jums šķita, ka vakar redzējāt trakus dzīvniekus, pagaidiet līdz redzēsiet, ko mēs atradīsim šodien. Šeit ir milzīgi krokodili, aligatori, čūskas, bruņu rupuči, vesela kaudze ķirzaku. Un kurš gan zina, ko mēs šeit atradīsim? Iesim iepazīties ar šiem puišiem un dosimies ārā, vai ne? Šī ir transporta līdzeklis, ar kuru mēs šodien pārvietosimies. Šī lieta ir traka. Tā būtiski darbojās ar gaisu un var braukt gandrīz bez ūdens tieši pāri šiem purviem. Mums šeit priekšā ir puiši, sit kulakā. Tā, labi puiši, ar ko jūs nodarbojaties? Kāda ir jūsu specialitāte? Izpētam Everglaidas, ķeram invazīvās sugas, mēs daudz medījam. Mēs medījam visu, ko likumīgi drīkstam. Tātad, principā, šie puiši šeit visu dienu dodas ārā ar draugiem, jauti pavada laiku un nogalina radības. Tā ir, vai ne? Tieši tā. Tieši tā. Acīm redzot, mēs atrodamies uz viena no trakākajiem transporta līdzekļiem, kāds jebkad radīts. Kā šī lieta darbojas un cik ātri tā var braukt? Tam ir liels lidmašīnas propellers un daudz zirgspēku. Tā griežās ļoti ātri un pūš laivu uz priekšu. Šīs sasniedz apmēram 45. Ir mazākas sacīkšu laivas, kas sasniedz apmēram 140. Ir laivas, kas var braukt pilnīgi pa sausu. Šis var braukt pat pa nedaudz mazāk nekā colu dziļu ūdeni, kamēr vien ir redzams neliels ūdens spīdums. Mēs sāksim doties pretī horizontam, puiši. Iedarbiniet šo dzinēju. Aiziet! Šīs lietas šeit ir diezgan skaļas, tāpēc mums jāvalkā šīs austiņas. Jānodrošina, lai mēs nesabojātu savu dzirdi. Roberts, bruņu rupuči, sākam ar zirīti. Aiziet! Mums te ir pirmais dzīvnieks. Šis ir sarkanausu bruņu rupucis. Tām burtiski ir dēles uz priekšpuses, puiši. Viņš ir ierāvies čaulā tieši tur. Un šis ir invazīvs bruņu rupucis šeit. Es tikko ielecu šajā purvā un satvēru šo radību ar plikām rokām. Tā smarža nav patīkama, un tā ir pilna ar dēlēm. Patiesībā tie sastopami Centrāla Amerikā, un tos tirgo kā mājdzīvniekus. Viņiem nevajadzētu būt šeit, bet valsts tos aizsargā. Tāpēc mēs šo laidīsim brīvībā. Tas ir skaists mazs dzīvnieks. Mēs viņu atlaidīsim apakaļ, un viņš turpinās dzīvot, vai ne? Aiziet! Nu, ej, draudziņ! Viņš vienkārši iegrims dubļos turpat un turpinās izpētīt apkārtni. Ar ko šie puiši šeit īsti barojās, puiši? Jebko beigtu, viņi saplēsīs to gabalos, viņi ēd daudz gaļas, viņi ēdīs. Viņi ir gaļēdāji zināmā mērā. Viņi ēd arī nedaudz veģetācijas, bet noteikti ir gaļēdāji. Mums ir bijušas patiešām labas dzīvnieku pazīmes. Mēs turpināsim braukt ar laivu. Turam īkšķus, ka varēsim atrast vēl kādas trakākas lietas. Labi, puiši. Tātad, kamēr mēs virzamies šeit cauri, mēs atradīsim šos aligatorus uz krastiem. Šie dzīvnieki patiesībā ir augstasiņa. Un ko viņi dara? Viņi vienkārši sēž tur augšā un uzņem daudz enerģijas un tam līdzīgi. Tieši tā, viņi sauļojās, uzņem saules starojumu, sasilst un pārvērš to enerģijā. Cerās, mēs varēsim atrast dažus uz krastiem. Cik lieli šie, aligatori šeit izaug? 15 pēdas. Pašreizējais rekords Floridā ir 15 pēdas, 6 colas, 1057 mārciņas. Tātad krietni virs 15 pēdām. Tas ir diezgan liels aligators. Vai tu domā, ka viņi spēj pieveikt cilvēku? 100%. Cerēsim uz labāko, ka varēsim atrast kādus īstus milzeņus. Iesim... Puiši, mums te priekšā ir aligators. Ak, mans dievs, paskatieties uz šo briesmoni. Wow, paskatieties uz viņu. Tas ir traki, vecīt. Tas ir traki.
Labi, puiši, mums priekšā ir 2 aligatori. Viņi vienkārši sauļojās šeit. Puiši tikko teica, ka tēviņiem ir platāka galva. Tātad mums priekšā ir liels tēviņš un aizmugurē maza mātīte. Puiši, viņi droši vien pārojās. Un būsim godīgi, droši vien nav labākas vietas pasaulē, kur to darīt. Tagad dzimumu patiesībā nosaka olu temperatūra, puiši. Tātad, acīm redzot, ja olas ir augstāk, tās būs visi tēviņi, tās ir siltākās. Un ja tās ir zemāk, tās būs mātītes. Viņi veido kaudzes, un acīm redzot, tās sargā apmēram 60 līdz 70 dienas. Tagad šiem aligatoriem, puiši, patiesībā ir 2 veidu plakstiņi. Viens no tiem ir pilnīgi caurspīdīgs, un tas ļauj viņiem redzēt zem ūdens. Viņiem ir arī otrs plakstiņš, kas palīdz aizvērt acis. Cilvēki, tas ir neprātīgi, kā šīs radības ir gandrīz vai dieva radītas, lai būtu īsti slepkavs. Mēs šos atstāsim aiz muguras. Daži no puišiem man pastāstīja par dažām trakām lietām, kas notikušas nedaudz augstāk pa straumi. Tāpēc mēs turpināsim doties tālāk. Aiziet! Mēs tikko esam sasnieguši šīs upes krastu. Tagad mēs pārlieksim uz šo mazo saliņu un mazliet izpētīsim apkārti. Acīm redzot, tieši šeit viņi atrod pitonus. Labi, mums jābūt mazliet uzmanīgiem, puiši. Šeit augšpusē ir aligatori. Labi, puiši, tieši mums priekšā ir čūsta, ko tikko pamanījām. Viens no puišiem to satvers un parādīs mums tuvāk. Labi, ej klāt, brāli. Viņš tev var labi aizsniegties. Tā ir liela veca čūska, tikai nesakot sev, draugs. Šeit purvā mēs tikko noķērām lielu vecu pitonu. Cilvēki, tas ir neprāts. Kā jūs šeit to saucat? Birmas pitons. Birmas pitons. Ko šie te ēd, brāli? Visu vietējo savais dzīvnieku, visus mazos zīdītājus. Putnus, bruņurupučus. Jā, viņi dosies kokos, piemēram, putni, žurkas, pēles, truši, jenoti, oposumi. Viņi kļūst pietiekami lieli, lai apēstu pieaugušus aligatorus, pieaugušus baltastas briežus. Veids, kā šie puiši nogalina savu laupījumu, ir tāds, ka tie žņaudz tieši tā, kā viņš šobrīd žņaudz manu roku. Un šī lieta ir tik spēcīga, cilvēki. Viņš burtiski saspiež un pārtrauc visu asinsriti manā rokā. Ak, kāds absolūts briesmonis šeit. Šīs Birmas pitons, puiši, ir invazīva suga šeit. Tātad, mums būs jāatbrīvojas no šī puiša. Mēs to izdarīsim pēc iespējas humānāk un izņemsim šo puisi no vides. Viņš apēdīs visu vietējo savvaļas dzīvnieku populāciju šeit, un tas nav labi. Tātad, tas ir viens skaists dzīvnieks. Mēs noteikti izturēsimies ar cieņu un iemidzināsim viņu. Atpūties mierā, brāli. Labi, liksim viņu uz laivas. Aiziet. Everglades mūs pārbaudīja, bet mēs zinājām, ka priekšā ir kaut kas lielāks. Mums bija jādodās uz Austrāliju. Un teikšu tā, lai kas mūs tur apakšā gaidītu, tas ir liels un biedējošs. Esmu pamanījis īstu briesmoni. Čaļi, mēs tikko esam nolaidušies vienā no trakākajiem apvidiem, kāds jebkad redzēts. Un jūs zinat, ka mēs dzanamies pakaļ dažiem no eksotiskākajiem dzīvniekiem uz zemes. Mums te ir mana mazā meitiņa Frota, un šodien viņai ir pirmā dzimšanas diena. Tāpēc visi dodieties uz komentāriem un apsveiciet Frotu dzimšanas dienā. Viņai šodien paliek 1 gads, čaļi. Vai varat noticēt? Tikai pirms gada tas viss sākās. Mēs bijām šeit mangrovēs, izpētījām apkārtni, kad viņa bija vēl tikai maza. Šī ir viņas mīļākā vieta uz zemes, čaļi. Un ziniet, mēs esam visseksotiskākajā valstī, lai dzenātos pēc visseksotiskākā dzīvnieka un pabeigtu šo izaicinājumu – milzu dubļu krabja. Šim dzīvniekam ir vairāk testosterona nekā man pēc trakas piekdienas nakts. Viņš būs uzvilkts, es būšu uzvilkts, un tā būs traka cīņa. Frot, ejam, mums jāatrod kādu dzīvnieku. Aiziet! Tā meitenīte! Tagad ir ļoti svarīgi, ka mēs dodamies ārā tieši bēguma laikā. Tu var redzēt, ka visa ūdens ap mani ir aiztecējis prom. Un cerams, ka šie milzīgie dubļu krabi būs iestrēguši šeit augšā sausumā. Tas mums dos labu iespēju moķēt kādu no šiem zvēriem ar plikām rokām. Puiši, šie radījumi burtiski var man noraut roku, ja viņi man saķer. Tāpēc ir svarīgi, ka ja mēs atrodam kādu no tiem, mēs esam uzmanīgi un gatavi cīņai. Un paskatieties šeit, Frota, tas ir labs signāls. Tur ir maza dubļu krabja čaula. Nē, to. Frots jau ir izsalcis tāpat kā es. Mums jāatrod briesmons. Mums ir tikai dažas stundas, līdz paisums mainīsies un sāks ieplūst. Un tas piepildīs šos dubļu līdzenumus tieši šeit. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs dotos pāri un būtu ātri un apdomīgi. Šī ir Frotas mīļākā vieta uz zemes. Paskaties uz viņu.
Viņa burtiski zaudē prātu, un ne tikai pareizi, ka šodien ir viņas dzimšanas diena, un mēs ļaujam viņai izskrieties pa dubļiem, mangrovēm, lai dzenātos pēc krabjiem. Jā, meitene, aiziet, nāc. Ak, paskatieties tur, puiši! Šī ir mūsu pirmā bedre. Es sākšu ar savu nazi. Un cerams, ja es dzirdēšu šķindoņu, tas nozīmē, ka mans nazis sitas pret tā čaulu. Nē, bedre ir pa šauru manam nazim. Tātad mums būs jāturpina ar rokām, puiši. Plikām rokām, tā nu ir. Ak, tas joprojām ir pazudis. Nē. Tā bedre burtiski iet dažus metrus atpakaļ. Tā atrodas kaut kur šeit aizmugurē un pagriežās. Mums būs jāturpina kustēties. No turienes mēs neko neizvilksim. Šī izskatās pēc tiešām labas vietas. Skaista un atvērta. Daži mazi koki šeit. Te vajadzētu būt lieliem krabjiem. Skaties, tieši šeit. Esmu atradis vienu no visgrūtāk atrodamiem dzīvniekiem, ko šeit var sastapt dubļu līdzenumos. Alus pudeli. Kāds te mangrovēs ir kārtīgi lietojis alkoholu. Neticēt, ja pats neredzēt. Hei, Frots, paskaties uz to. Vai tu vari tam noticēt, draugs? Atstāsim to šeit. Mēs varēsim to paņemt, kad iesim ārā, bet tagad mums jāiet mazliet dziļāk. Šīs sakņu sistēmas te ir vienkārši ideālas. Visi krabji slēpsies tieši šeit, starp visām šīm saknēm. Tātad mēs līdīsim zem tām, pārbaudīsim visus šos baļķus te. Mums ir pirmais krabis, puiši. Tas ir pilnībā nomaskējies. Vienīgais, kā var pateikt, ka tas ir krabis, ir šī mazā spīdīgā lieta augšā. Frota burtiski ir aizskrējusi kaut kur mangrovēs. Man nav ne jausmas, kur viņi ir. Tiklīdz es pieskaršos šim dzīvniekam, tas pamodīsies un kļūs agresīvs. Tāpēc ir svarīgi uzreiz to piespiest un satvert. 3, 2, 1. Man izdevās. Es viņu dabūju. Nāc, draugs. Lūk tā, tu vari redzēt, ļoti sakaitināts, bet mēs viņu vienkārši piespiežam pie zemes. Tieši tā. Vajadzētu būt iespējai to satvert. Tas tur ir mūsu pirmais krabis. Tas nav pietiekami liels, puiši, bet tā ir laba zīme. Tas ir tēviņš, skaists, mazs krabis. Viņš vienkārši apūtīsies šeit augšā droši vien, meklējot mātītes, tāpat kā jebkurš cits tēviņš uz zemes. Frota, cik forši tas ir. Meitene, mums ir mūsu pirmais krabis. Paskaties uz to. Oi, turies no viņa pa gabalu. Viņš grasījās tev iekniept. Mēs viņu atgriezīsim tieši tur, kur atradām. Tieši tur. Viņš būs paslēpts tur apakšā. Labi. Turpinām izpēti, puiši. Ejam tālāk. Nāc, meiteni. Kur ir šie krabi? Zem tā nav nekā. Došu vienīgā reize manā dzīvē, kad es tiešām gribu dabūt krabjus. Viena lieta šeit ir tāda, ka te ir tik daudz smilšu mušu. Smilšu mušas ir kā mazi odi. Un ko viņas dara? Viņas vienkārši sēž uz tavas ādas un būtiski kož visu dienu. Tas tiešām liek justies tā, it kā pa ādu kaut kas rāpotu. Ko mēs darām šeit Austrālijā, mēs pārklājam sevi ar dubļiem. Un būtībā tas, ko tas dara, tas piešķir tādu kā virskārtu, gandrīz kā čaulu. Tagad, kad tas izžūst, tas būtībā būs kā krokodila āda. Tas mani pilnībā pasargās. Tagad ir labākā daļa. Uzliksim to uz sejas. Tam vajadzētu būt gatavam lietošanai. Pārliecināsimies, ka arī frotam tiek. Uzliec nedaudz arī uz deguna. Tu esi gatavs? Labi, droši vien izskatos pēc pilnīga muļķa, bet jāsaka, ka šī sajūta ir daudz labāka nekā tad, kad mana āda bija pilna ar rāpojošiem kukaiņiem. Labi, ejam, Frot, aiziet, ejam! Paskatieties šeit, puiši! Šī droši vien ir pati mazākā dubļu krabīte. Hoho, vecīt! Hei, nekmieb, man draugs, tikai mazs krabītis. Nevaru pat viņu pacelt, viņš ir tik mazs. Labi, mēs viņu netraucēsim, turpināsim ceļu. Var redzēt, kad reļiefs sāk mazliet mainīties. Vairs nav pārāk daudz koku. Tagad mums ir vairāk šādas dziļas mangrovju sakņu sistēmas. Paskatīsimies zem tām šeit. Šeit viņi uztadās. Mums ir krabis, puiši. Vecīt, šie radījumi tiešām ir dziļi iekšā, vai ne? Tos ir grūti dabūt ārā. Bet es domāju, ka šo puisi mēs varam dabūt laukā.
Es pat nedomāju, ka man būs vieta, kur uzstādīt GoPro. Man vienkārši būs jāfilmē tieši no savas skatu punkta. Jā, viņš ir tieši tur. Es gribu mēģināt piekļūt viņam no aizmuguras. Frots mēģina atrast veidu, kā tikt šeit iekšā. Viņš tomēr sēž tieši šeit. 3, 2, 1. Lūk tā, paskatieties, puiši, mēs esam pašā notikumu epicentrā. Mums ir mazs tēviņš. Tas ir skaists mazs krabis. Viņš iespējams ir mazliet par mazu šis puisis. Mēs šeit gribam tikai pašus lielākos krabis, ko varam atrast. Un tas nav tas briesmonis, kuru mēs meklējam. Tā ir laba zīme. Un kad viņiem ir šāda jauka rūsas krāsa, tas nozīmē, ka viņi ir pilni ar gaļu, jo viņi gatavojās nomainīt savu čaulu. Es viņu atlaidīšu. Mēs viņu tūlīt palaidīsim atpakaļ. Labi, nāc, meitene. Iesim atrast vēl kādu. Tā ir tiešām laba zīme, puiši. Šī ekosistēma ir pilna ar krabiem. Mēs vienkārši vēl neesam atraduši to lielo. Tikko sasniedzām šīs upes malu, izskatās tiešām labi. Skatieties, cik dziļi es un Frods grimstam šajā dubļos. Paskatieties šeit, puiši. Ak, mans Dievs! Mēs tikko atradām milzīgu spīli. Šeit apkārtnē noteikti liels eksemplārs. Noteikti liels eksemplārs. Tas krabis būtu bijis labs tēviņš. Tas nozīmē, ka šeit apkārtnē droši vien ir liels eksemplārs, kas iespējams šo ir nogalinājis. Viņš grimst dubļos. Kas tas ir, cilvēks? Šī ir viena no trakākajām lietām, ko jebkad esmu savā dzīvē atradis. Un tās izskatās pēc mangrovu snapera vai snapera zivs galvas vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir traki. Paskaties uz to. Lielas zivs galvaskaus. Noteikti ar šo barojas kādi krabji. Ak, mans Dievs, puiši. Man šķiet, ka es tikko ieraudzīju vienu no lielākajiem krabjiem savā dzīvē. Viņš sēž tieši šeit. Grūtākais ir tas, ka tu nekad viņus neatrodi atklātā vietā. Viņi vienmēr ir paslēpušies tieši šeit. Labi, meitene, man vajag, lai tu paliec ārā no šejienes. Šis krabis ir pārāk liels. Tu mani izjoko? Šī lieta ir īsts briesmonis. Paskaties uz viņu tur. Labi, es mēģināšu pieiet tieši no aizmugurs. 3, 2, 1. Ak, nē. Ak, nē. Aiziet! Paskaties uz viņu! Viņš ir tik liels! Viņam pat sūnas aug! Jā, es viņu dabūju. Jā, es viņu dabūju. Paskaties uz to, mums ir īsts briesmonis. Un mēs tikko izvilkām šo milzeni tieši šeit, no visiem šiem mangrovi kokiem. Čaļi, šitais ir milzīgs. Tiešām liels, mēs to izdarījām. Skaties uz to, meitene. Ak, Dievs! Jā! Es burtiski grimstu. Ak, Dievs, vēl. Atvaino, meitene, mēs šobrīd esam diezgan dziļi. Mana vaina. Burtiski es tūlīt izlīdīšu no šīs vietas. Idžēm. Labi, meitene, mēs tu grimām iekšā. Tas bija traki. Ak, Dievs, skaties, cik Frota ir laimīga. Viņa ir atpakaļ uz sauszemes. Jā, meitene, mēs to izdarījām mazā. Mums ir īsts briesmonis, un Frota burtiski kļūst traka. Oi! Viņa grib, lai tas būtu tieši tāds kā es, čaļ, pēc iespējas dubļaināks. Paskatieties uz viņu. Jā, meitene, šis būs viens no trakākajiem krabiem, ko jebkad esmu atradis savā dzīvē. Tam burtiski aug sūnas virsū.
Tieši tik sasodīti sen šis radījums ir čaļi. Un paskatieties šeit, tam ir liela kaujas rēta, puse sejas trūkst, un es domāju, ka tas ir no tās otras krabja čaulas, ko mēs atradām. Es domāju, ka šis čauls bija kaut kādā cīņā un iespējams pārspēja otru, bet tas otrs neizdzīvoja. Jūs zināt, ka mēs dzenamies pakaļ dažiem no viseksotiskākajiem dzīvniekiem, un mēs to esam darījuši ar viseksotiskākajiem šeit, Austrālijā, pasaules otrā pusē. Viņu centrālā nervu sistēma patiesībā atrodas ķermeņa iekšpusē. Tātad, ja tu tieši caur to izdur, tā tu viņus arī izslēgsi. Mēs to sagatavosim tieši šādi. Vienkārši izduram tieši cauri. Tieši tā. Un lūk, viņš ir pilnīgi beigts. Un mums ir mūsu milzu krabis gatavošanai, draugi. Urā! Mums te ir lieliska vietiņa tieši šeit, un aiz muguras ir mangrovju koki. Ceru, ka šī būs laba vieta, un mēs jau esam sākuši savākt nedaudz malkas. Mēs būvēsim tieši šeit, meitene. Mums jāiet savākt kādu koku. Labi, laba meitene. Aiziet, ejam. Parasti dzimšanas dienā ēd kūku, bet Frot šodien kopā ar mani mangrovēs ēd dubļu krabi. Visi rakstiet komentāros. Tur viss notiek. Frotam ir dzimšanas diena. Mums ir milzīgs krabis. Mēs esam šeit. Es mēģināšu šo ugunskura kārtīgi iekurt. Pagaidīsim, lai tas mazliet nodeg, iegūsim vienmērīgu karstumu un tad liksim mūsu krabi tieši virsū. Ak, šī ir tā sajūta, kāpēc mēs to daram. Atpakaļ Austrālijā kopā ar manu meitenīti Frotu. Viņas dzimšanas dienā. Viņa ir sajūsmā un mēs ēdam svaigu krabi. Noliekam ogles mazliet sāņus. Šeit mums ir laba ogļu bāze. Liksim to tieši virsū. Tieši tā, un tas vienkārši tvaicēsies savā čaulā. Tas mainīs krāsu, vai tu vari tam noticēt. Viņai ir dzimšanas diena, un viņa ir tik nogurusi. Viņa jau guļ kā beigts. Viss kārtībā, meitene. Es tev pagatavošu krabi. Kad pamodīsies, būs gatava un tev būs svaigs krabis. Viņa ir sasodīta sakasusi. Mēs paņemsim šos skaistos spīles. Ak, mans Dievs! Tas tur ir dubju krabju ledenpuiši. Un tas ir neticami. Frot, šodien ir tava dzimšanas diena, meitene. Aiziet! Laba meitene! Tāpēc mēs to dagām. Mums ir viseksotiskākais dzīvnieks uz planētas. Milzu dubļu krabis. Šeit pludmalē, kopā ar Frof. Viņa plosa savu maltīti. Puiši, pamēģināsim. Aiziet! Dubļu krabja ledenes virs ugunskura. Ak, mans Dievs, ja jums patika šis video, mums ir vēl vairāk video tieši šeit, un es jūs satikšu nākamajā trakajā piedzīvojumā atklātā jūrā. Tiekamies tad, neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Šihu!